Čau. Nu, daudz mums jautājuši, kā top ortopēdiskie matrači un kas tur iekšā. Un es atvedu pie cilvēka, kas īstenībā ir matraču lielākais speciālists. Viņš ar to nodarbojas daudz gadus. Un mēs atrodamies fantastiskā ražotnē, EMIS, jo mums ir sadarbība ar EMIS jau kādu laiku. Un tie ir fantastiskie produkti, kas uzlabo jūsu miegu, veselību. Un tāpēc es biju iepazināt ar to cilvēku, kas īstenībā to visu izstrādā. Un tas lielākais, ko mēs gribējām pateikt, kad šis produkts top Latvijā. Un tie profesionāļi, kas šeit Latvijā viņu ražo ar mūsu pašu rokiem, spēkiem un tam līdzīgi. Edgar, nu, stādies priekšā. Sveiki, man sauc Edgars, es esmu EMIS direktors. Mēs ražojam matračus, pieaugušo matračus, bērnu matračus, spilvenus bērniem un pat dzīvnieku gultas. Un mūsu moto ir tavu ikdienas mierdava. Kā var pateikt, tas mūsu sadarbības produkts, ja? Mums ir speciāli kopēja birciņi, kur norādas gan Dr. Martins, gan EMIS, ar ko mēs sadarbojamies, bet tad birciņi arī ir liela nozīme, ja? Jo viņi vienmēr ir piešūt tādā veidā, ja? Kad jūs varat redzēt, kur ir augš, kur ir apakš. Ja? Jo ļoti svarīgi, kā mēs zinām, tie ortopēdiskie matrači sastāv no diviem slāņiem. Tas augšējais slānis ir gelslāns, kas ļoti labi pielāgojas ķermenim, tas apakšējais, tas tāds balstslāns, putus, stingrs. Un līdz ar to viņas jānovieto pareizā pozīcijā, kad gelaslāns ir augšpusē. Tāpēc pirms novietos gultas obligāti jāapsās, kā stāv birciņi, ja, lai tas gelaslāns būtu augšā, lai būtu patīkami, komfortabli gulēšana, ka jūs apguļaties, ka jūs ļoti labi izlīdzināt savu svaru pa visu matraču virsmu. Tad šeit ir dažādas krāsas materiāliem. Tas ir domāts tā, lai ražošanas ciklā, pirmkārt, lai cilvēki nesajauktu viņus, un otrkārt, marketingam. Jā. Bet, zini, kā ir pasties, bet tie materiāli atšķirās ar dažādu blīvumu viņi ir, ja? Viņi dažādi blīvumi. Zini, kā tu man stāstīji, ka īstenībā viņš tie materiāli tādi ļoti patīkami rokām, jo viņi ir bišķi tā kā eļļaini, ja? Līdz ar to viņi ir ļoti, nu, tādi mīksti, forši un patīkami. Es tev parādīšu piemēru. Skaties, kā darbojās slāņi, ja? Man vajadzēja šeit bišķiņi. Tas nozīmē, ka tas apakšējais slānis pilnīgi paliek intakts, nekustīgs, ja, un tie augšējie slāņi iegrimst paši dažādi. Citreiz ir tā, ka visi nostrādā. Jā. Bet tas, jo viņš ir dažāds blīvums, tad viņš tur dažādi. Jā. Tā doma ir kāda? Doma ir virsjā kārta ieguļ vairāk, ja, pieņemot formu. Otrā padodās un trešā pavisam nedaudz, ja, noturot to lielo svaru. Jo tas ir baigi forši pasies, kā iegrimst tā roka tajā materiālā un ļoti īstenībā patīkami. Ja? Tas ir pats galvenais. Tas materiāls vienkārši fantastisks ir. Un tā viņi, protams, uz testu vēl dodās, ja? Viņi spaida pa 10 000 reizēm un tad skatās, kāda vai formas izmaiņas un tā. Bet šie jau ir iztestēti pilnībā. Tad viņiem tur cikls ir maz 10 000 reizes tur gulēt? Nē, nu tur ir ļoti liels cikls. Principā to, ko mēs piedāvājam sadarbībā ar jums, ja? Tur ir 10 gadi un plus. Ok, super, īstenībā. Jo tas ir baigi svarīgi, ka tu iegādājies kvalitīvu labu madraci, tu to produktu lieto daudzus gadus un tu vienmēr jūties labi. Un tas tāpat kā tu nopērci labu mantu, tu vienmēr jūties ar foršu mantu ilgu laiku. Un tas ir vienreiz investējot, tu investē uz ilgāku laiku. Un tas ir baigi svarīgi. Tāpēc, un otra lieta, kad protams, kaut kādi visādi ķīnieši, vēl viss kaut kas ir, ja, un tā kvalitāte nav tāda. Ja, un līdz ar to tāpēc mēs arī sadarbojamies, kad mēs varam šeit pat uz vietas ražot, mēs varam ražot kvalitatīvus produktus. Ja, un Edgars pat ir tas, inovatīvs, tā teikt. Jā, super. Jā, un tā otrā lieta ir dizains. Edgar, pastāsti, kas jauns, jo katreiz es nāku, tu katreiz jaunu paraugu, tu atkal visu laiku saku, esmu uzlabojis šo, to, vēl kaut ko. Stāsti, kas jauns pēdējais? Tātad miega krāsas ir balta, zila, ja? Un tās arī mūsu brandbook krāsas. Mēs viņus salikām pēc izskata. Šis ir kaut kas pavisam inovatīvs ar šādām līnijām. Vispār nav redzēts nekur pasaulē. Tad ir šāds pabiezāks audums. Viņi visi ļoti komfortabli, mazgājami. Un zem štauduma iet arī kaut kāds slānis, kas arī to mitrumu uzsūc, ja? Jā, kokvilna. Kokvilna, ļoti labi. Mums būs jauni gēli. Jā, atkal kaut kas jauns. Prezentēsim pēc 2 mēnešiem jauns gēlu matračus ar atveicinošu efektu. Forši. Īstenībā tas ir baigi svarīgi, jo īstenībā, kad vasara un karsts ir pateikumi, ka tu guli, ka tu nesvīst, tu vari labi izgulēties. Jā. Un arī tas matracs tad nepaliek viss mitrs, un tas arī no higienas viedokļa, man liekas, ļoti svarīgi. Viņam ir liels gaisa kabats, un viņš ir ļoti tāds, viņš ir mīksts, bet viņam paliek iekšā liels gaisa kabats, kas
ļauj gaisam cirkulēt. Un pats gēls ir ar atvēsinošu efektu. Kā viņš vienkārši neuzkarst, viņš nepārkarst. Viņš tā kā uzņem ķermeņa temperatūru un neiet pāri viņai. Jā. Un tad nav tā karstuma sajūta. Jā, super. Man liekas, tas var būt lielisks produkts. Mēs pieredzējām to, ka ļoti daudzi mānās ar kvalitāti, un tie matrači nav īsti atbilstoši tam uzrādītajiem. Un tāpēc es arī vērsos pie tevīm, jo mums ir šie matrači ļoti labi. Tu viņus pārbaudīji, kopā pārbaudīji. Labākie ortopēdiskie matrači, kas dabonam tirgus. Jā. Īstenībā mums tā sadarbība jau ir ilgāku laiku, un tas sākums bija, kad es meklēju produktu, kas varētu arī uzlabot dzīves kvalitāti un veselību. Jo zināt, kad akupresūras korsets, mēs ārstējamies pa dienu, bet ļoti svarīga lieta ir gulēšanai. Ja? Un mēs tam pievēršam mazu uzmanību, kur mēs guļam, kā mēs guļam, cik ilgi guļam, un tāpēc miega kvalitāte ļoti nozīmīga. Ja? Un ļoti svarīgi, ka tu izvēlē sadarbības partneri, tev jābūt viņam uzticīgam numur 1, tev jāsaprot, ka viņš ir profesionāls, ka viņš saprot, ko dara, ja? Un ka viņam pieredze ir jau ilgāku laiku, ka viņš zina visas tās bērnu kļūdas, kas ir vienmēr ražošanas sākumā, ka viņas jau ir izskausts. Ja? Un līdz ar to šis ir fantastisks moments, kad Edgars to visu mums ir parādījis un tiešām sanācis foršs produkts, ortopēdiskie matrači, kas pie tā mēs viņus arī pats izmantoju. Pirms mēs sākām izlaist, pirmais klients biju es, kas izmēģināja to matraci, un es teikšu tā, es vēl tagad guļu fantastiskākā gulta matracis, kur var izgulēties. Man ir bijušas pieredze matračiem iepriekšējiem, kad tu pasūti matraci, un tad tur mēnesi jāgaida, pēc tam tur 5 reizes vēl zvanies, beigās atstot ne to matraci, pēc tam tu nezini, kā viņi dabūt projām un tam līdzīgi, kā notiek pie tevis. Mums piegāde ir, mēs uzražojam 2 dienās, un piegāde ir 3 dienās. Tas ir ilgākais. Pa visu Latviju piegādājam 2 reizes nedēļā, jebkurā Latvijas vietā. Un tavā gadījumā viss ir iekļauts matraču cenā. Jā. Tas ir baigi forši īstenībā, jo tu pasūti matraci, un tev 2 nedēļu laikā viņš atrodas mājās. Tas ir ļoti svarīgi. Un piegādā arī lauku teritorijās, kas ir, jo pārstāvja bieži vien cilvēki, kas dzīvo lauku teritorijās, viņi nezina, kur man braukt, ko man darīt, kas man atvedīs. Un šeit tu vienkārši samaksā vienu konkrētu cenu, ja? Tu dabūni fantastisku kvalitatīvu matraci, tu viņu piegādā līdz mājām, ja? Un tu guli 15 gadus un izgulies un jūties lieliski. Un tiem, kas uztraucās, mēs piedāvājam vēl 30 dienu atgriešanas garantiju. Jā, tas arī baigi svarīgi. Jā. Tas baigi svarīgi, kad arī var atdabūt atpakaļ, ja kaut kas nepatīk. Ja? Bet no mūsu pieredzes pagaidām tāda nav bijuši. Un nebūs. Zini, kā man atkal veikalā ir baigi jautājuši, kad viņi saka, matrači super, un mēs jau esam vairākus notirgojuši Liepājas veikalā, arī internetā ir pirkumi vairāk. Un tagad man jautā, kad būs vēl papildus pilveni, jo ir tā, ka, ja tev kāda lieta patīk, tad tu pie tā brenda turies, ja? Un saka, gribu vēl kaut ko. Un pastāstē, es saprotu, ka tu tagad arī attīsti jaunu virzienu tieši pilveni. Pastāst par pilveniem, kas tev jauns ir un kā tu viņus to redz? Mums ir jauna 2 pilveni šobrīd pieejami. Tās viss viņu uz naturālas bāzes veidot ar naturālām eļām pamatā. Jo tas ir tas, ko stāsta arī tiem kubiciem, ko mēs skatījāmies, ka viņi ļoti patīk, viņi tādi eļļaini, viņi nav sausi, ja? un tā sajūta, ka tu liec rokas, viņas ir tāds ļoti patīkams sajūtas. Tas arī bija tas mērķis iegūt, ka viņš ir ļoti patīkams, un līdz ar to viņš ir ilgmužīgāks. Parādi iekšā kaut kas, te ir kaut kā 2 dažādas cietības? Tieši tā, jā. Iekšā ir bišķiņ mīkstāks, ar citu blīvumu, putu pildījums. Un kopumā tas sasaucās ortopēdiski. Jā, jo zikā, un baigi labi, tā kombinācija ir tieši, ka tu viņu arī liec kopā ar to matracu, un viņi kopā iedarbojas un miedarbojas gan tā galvas pozīcija, gan tā pleci, jo ļoti svarīgi ir izvēlēties pareizi pilveni, jo kur ir liela problēma,
kad bieži vien pacienti, vienkārši mūsu klienti, kāpēc tas ir pacienti, guļ uz sāniem, un tad tā galva, piemēram, kaut kur nokarājusies uz vienu pusi vai kaut kur, piemēram, ja pārāk liels spilvens un nērs, tad viņas piespiež šādi, un tu no rīta pamosies un visi kakla muskuļi saspring. Un ja tas notiek ilgtermiņā, tad viņi sāk sūdzēties, man sāk rep galva, man kaut kāds nav izgulējies sajūts, un tāpēc ortopēdiskie spilveni tas ir tas, kas ir īstenībā vajadzīgs katram, numur 1, un ja viņas vēl kombinē kopā ar matraci, tad viņi miedarbojas un dabūna fantastiski. Plecs iegrimst ļoti pareizi tajā ortopēdiskajā mīkstajā slānī, plus vēl tā galvas forma un pleca, un ir ļoti pareizi izlīdzināt formu pa visu virsmu. Kāpēc šeit iegriezumi vispār tajos matračos, kā tā doma ir? Gaisa cirkulācija. Ok, tas ir super. Tas arī mazāk svīstu un nebūtu karsti. Jā, super. Viņi mazgājās 30 grādos. Vēļas mašīnā ieliek un viss. Tad mums ir 3 jauni audumi šobrīd. Viens ir tīri kokvilna balts, ar Emis logo būs virsū. Tad šis ir kokvilnas ar džinsu. Džins tāpēc, ka lai ilgāk kalpot? Vai tas tev arī tā tekstūra tā patīk? Tas ir tekstūrai vairāk izskatam. Okay. Jo man vienmēr džins asociējas, ka tu tur vari, zini, tas zirgu 15 gadus, un tad salēvis džins, un viņi ar vien vēl ir kā tikko pirkti. Un šitas tev kas paudam ir? Tā ir trikotāža. Bet man patīk tas, ka tev forša dizaina visādi. Tu vari gan balti, ja tu gribi tie klasiski, tev tā bišķi modernāk ļoti patīkami rokām. Un šis te ir arī. Un tās maliņas arī nostrādātās, kas arī dod to stingrību tam matracam. Gribēju parādīt, cik daudz īstenībā ir audumi. Parādi, kāds audums, kā tu izvēlies. Ir ļoti daudz mebeļu audumu, ļoti daudz āra terašu audumu visādi. Jo mēs nodarbojamies ar visādu šūšanu. Tik tur arī mebeļu ražošanu nodarbojas, Jā, gultas. Super. Pārsvarā. Tad te var dabūt gan gultas, gan matračs. Un arī cits matračs. Un tā, ejam pasīties, kas vēl notiek. Ejam. Jā. Šūšana, piegriešana. Super. Tad to rulu, Zigs, mums arī tajā korsašu veiklā arī tas pats statīvi, kad tu piebrauc klāt pie galda, tev vienkārši tā kā pārsvarā lielākā daļa, protams, šo darbu dara dāmas, jo viņas ļoti precīzi strādā, tad viņas var novilkt to audumu lejā, šeit piegriezt, un atliekušo apakaļ atlikt, viņām nav jānēsā rokām šitie smagie ruļi, jo šitie visi ruļi, viņi nav viegli, un kad jālādē mašīnā ar ruļiem, tad tur ir fizisks darbs beigās. Plus viņu ar apjomu piegriezt, viņu uzreiz izrullēt, visas krāsas un vienā reizē piegriezt. Te ir paraugu matraču veidiem. Tas viss mums uz veikaliem iet. Kad dabonam sarunājumu ar kādu sadarbību, tad mums jau viss ir sagatavots. Paraudziņu, stendu, visu sagatavojam. Jo tev skatos, tev ir dažādi. Tur ir gan ar atsparēm, gan ar kokosu. Principā visi tirgu pieejamie materiāli mums ir pieejami. Tie modeļi ir diezgan daudz. Pat kur ir dzīvnieku matracīšiem paraudziņi. Ir pat kā īsti matrači. Tas ir tā kā suņiem, kaķiem? Jā, miluļiem. Tas īstenībā arī baigā niša, kas īstenībā nav attīstīta. Jo kas var būt labāks, jo, piemēram, cilvēks padomā par sevi. Mums viņi nobrandot pilnībā. Ar rokturīšiem. Jā, man patīk, bet redz visāds šitās detaļas, kam jāpievērš uzmanību, kad ražotājs pievērš pašām mazākām niansītēm. Redz, cik smuki izskatās. Tā kā šitas neslīdošs virsmas. Jā, pa visu ir padomāts. Ja kāds vēlās matračus, var dabūt jebkur izmēru, kad vienkārši ir dažreiz nestandarta gultas, un ko darīt, Jāzvan mums. Tik cik var ienest telpā. 3x3 metri pa lielo. Pats arī bija ražots, 2,60 līdz 2,40 lielākais. Kad visi vienmēr aiziet uz veikalu, viņi saka, tur maksā tur kaut kāds priekšmats, kaut kā tur, nezinu, tur 500, 600 vai 700, vai pat mūsu tie lielie matrači man 900 mums maksā, Bet, ja tu redzētu, cik liels darbs to visu uztaisīt, saražot, cik daudz cilvēku iesaistīt, kā to visu aizvest, aiztransportēt, īstenībā tur jau nekā vairāk nepaliek pāri, un tāpēc tas ir baigi svarīgi, ka mēs viens otru atbalstam, lai mēs visi varētu augt, attīstīties, jo bez jūsu palīdzības mēs jau nevaram neko iet uz priekšu. Matracis lielgabarīta preci.
Jā, un tas ir baigais darbs, jo īstenībā audumi, cik maksā, es saku, visas tās šūšanas, vispārējais, uzglabāšanas, vešanas un tā kā, tas nav vienkārši. Un īstenībā, ja to visu palku saliek kopā, tad tas īstenībā ir ļoti liels ieguldījums. Bet ļoti svarīga kvalitāte. Ja? Ja tu iegādājies, kad viņš ir ilgtermiņā, kad tu gulsi kvalitatīvu produkta un jūties labi, tas ir svarīgi. Ja? Edgar, man jautājums. Kāda būs tie fantastiskie spilveni? Kad viņi būs? Jā, kad viņi būs? Kad varēs nopirkt jaunas? Mēnešu laikā. Mēnešu laikā, ok. Tā kā piesekojiet gan manam profilam, gan Edgara profilam un gaidām jaunos spilvenus, bet pagaidām nākt uz mūsu mājaslapu, skatieties ortopēdiskus matračus. Ja? Mums bija 2 cietības. Ja? Pastāst par tām cietībām, kā viņas ir. Viens ir vidējs un otrs ir vidējs stingrs. Ja. Vidējs to es vairāk rekomendēju sievietēm, kas ir varbūt līdz kaut kādiem 100 kg. Ja? Arī jebkuram cilvēkam līdz 100 kg. Bet tie, kas jau smagāk lielāki, par vīrietis, kas tur 100-120, tos es jau saku, ka tie varētu būt vidēji stingri. Ja? Tā arī ir. Vienkārši tās putas tur lielāku svaru, tāpēc es saucu lielāku svaru. Jā, bet tas īstenībā, ja mēs runājam par matraču cietību, man liekas, ka nav noteicoši varbūt pat tas svars, ja, bet svarīgs, kā tu pieredzi gulēt. Ja tu pieredzi gulēt stingrāk, ja, tad, protams, kad foršāk izvēlēties stingrāku matracu, bet daudziem patīk mīkstāk. Ja, un tāpēc varbūt nav arī slikti izvēlēties mīkstāk. Tāpēc mēs piedāvājam 30 dienu atgriešanas garantiju. Jā, to mēs un arī piegādi 2 nedēļu laikā. Pa visu Latviju, vienalga, kur dzīvo, izvēlēties, pasūtat un saražo šeit pat Latvijā uz vietas un piegādās. Tagad jūs redzat, kā šie produkti top, viņš top šeit pat uz vietas, viņi ir fantastiski kvalitatīvi, šeit ir reāli cilvēki, kas to nodarbojās. Kā iegādāties? Ir 2 veidi. Viens veids ir pie mums mājaslapā drmartenkorsets.lv un ms.lv. Paldies, Edgar!